Pirms 4 gadiem namu apsaimniekošanas uzņēmums Rīgas namu apsaimniekotājs īstenoja vienu no saviem vērienīgākajiem projektiem – vēsturiskās ēkas fasādes renovāciju Rīgā, Ģenerāļa Radziņa krastmalā 2123. Ja iedzīvotāji nebūtu veikuši remontu, viņiem draudētu dramatisks nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums. Taču arī pašu remontu īstenot nebija vienkārši. Mums nebija biedrības, un mums nebija naudas. Un mums bija nepieciešams pietiekoši liels apsaimniekotājs, lai mēs vispār to projektu varētu realizēt. Un kas bija gatavs uzņemties vispār to risku, slēgt līgumu ar būvnieku. Un tā ir baigi lielā lieta. Tādēļ nams kā apsaimniekotāju izvēlējās uzņēmumu Rīgas namu apsaimniekotājs. Kopējā remonta summa sasniedza 250 000 eiro. Un kredītu iedzīvotājiem piešķira apsaimniekotājs. Dzīvojamā māja atnāca pie mums ar dokumentu no Rīgas domes, ka saņēma priekšrakstu, ka viņam būs paaugstinātais nodoklis, jo viņi nav sakārtojuši fasādu. Viņi prasīja, kā mēs varam palīdzēt. Mēs rādījām piemērus, ko mēs darām ar citām mājām. Šajā situācijā mēs viņam pateicām, ka jāizvēlas būvfirmu, jāuzrāda, kāda summa ir nepieciešama un iedot mums protokolu. Tātad viņi mums iedeva šo firmu, mēs aprēķinājām, iedevām viņam līdzfinansējuma līdzekļus. Viņa apstiprināja ar grafiku, kā viņi norēķināsies. Rezultātā ir izdarīti darbi. Cilvēki pakāpeniski norēķinās, viens otrs jau samaksāja visu summu uzreiz. Un šodien mēs redzam, pietiekami smuka māja, ļoti smuka māja, un pašiem ir labs garstāvoklis. Sadarbībā ar apsaimniekotāju mājas iedzīvotāji varēja pieteikties Rīgas domes līdzfinansējumam. Pašvaldība fasādes remontam piešķīra aptuveni 30 000 eiro. Atlikušo summu, ko mājai aizdeva apsaimniekotājs, iedzīvotāji 3 gadu laikā atmaksāja saskaņā ar grafiku. Tas bija nepārprotami izdevīgāk nekā maksāt paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli. Iedzīvotāji var norēķināties gan uzreiz, gan pakāpeniski 3 gadu garumā, atkarībā no tā, kāda situācija katram iedzīvotājam. Un tad mēs vai nu sastādām grafiku uz 3 gadiem, vai nu aprēķinot tas izmaksas uz konkrēti proporcionāli domājamam daļam, tad katram sadalīt savu daļiņu, vai nu uzreiz, vai nu uz 3 gadiem. Renovācijas laikā tika precīzi atjaunoti visi vēsturiskie fasādes dekori. Arī paši būvnieki ir apmierināti ar sasniegto rezultātu. Mēs veicām fasādes atjaunošanu, pilnā apmērā nokaļot nost krītošo apmetumu, savalkot plaisas un atjaunojot pēc vēsturiskā, tā teikt, kāds viņš kādreiz ir bijis. Un atjaunojām arī abus 2 balkonus. Otrā stāva balkonam nomainījām visu metāla konstrukciju un restaurējām vēsturiskās margas, kas gan bija saglabājušās 3. stāva balkonam un 2. stāva balkona margas bija bēniņos noliktas. Un principā atjaunojām arī visus dekorus, kas fasādē gan vēsturiski bija bijuši pēc fotogrāfijām, gan arī esošie, kas ir uz fasādes saglabājušies dekori ir pie ēkas ieejas portāla. Tā teikt, ja skatās no ielas puses labajā pusē vēsturiskais, kreisajā pusē daļēji atjaunots pēc tā labās puses dekora paraugu un dekoratīvās flīzes starp 1. un 2. stāvu. Principā tie gliemežu dekori ir izgatavoti pilnīgi no jauna pēc vēsturiskiem paraugiem, bet tie pudeļu dekori ir saglabāti 8 gabali un pārējie visi ir jauni izgatavoti. Šodien nams Ģenerāļa Radziņa krastmalā 2123 ir viena no pamanāmākajām Rīgas pērlēm un priecē acis. Iedzīvotāju sadarbība ar namu apsaimniekošanas uzņēmumu Rīgas namu apsaimniekotājs turpinās.